ceļš sākās pavisam nejauši 2012. gadā. Auto jomā iesaistītie cilvēki visi daudz runāja par Interkāru, par to bija liela interese. Bet neviens īsti nezināja, kāds ir Interkārs sadarbības modelis. Tad es nejauši satiku Interkārs Latvijas vadītāju, noskaidroju sadarbības nosacījumus, un tad es arī uzrakstīju projektu filiāles attīstībai. Uzsākot sadarbību, viens no galvenajiem uztraukumiem bija, vai būs iespējams piesaistīt atbilstošu darbiniekus atbilstošā skaitā. Un arī tā procesa daudzums, kas būs jāveic, un kā mēs to realizēsim. Sadarbība noteikti bija veiksmīga. Liela pārsteiguma nebija. Mēs visam bijām sagatavojušies. Mēs nebijām. Vienīgais, kam mēs nevarējām sagatavoties, ka tā attīstība notiks tik strauji. Mums vajadzēs vēl vairāk darbinieks, vēl vairāk. Tas rezultāts būs salīdzinoši ātri sasniedzams. Es domāju, ka katram būs savs stāsts, ar ko viņš vai atšķirsies, vai piemērosies, vai pielāgosies situācijai. Tas ir mūsu veiksmes stāsts, ja mēs to latiņu vai to savus servisu pret klientiem vienmēr mēģinājām pacelt maksimāli augstākajā līmenī, kas bija tajā brīdī iespējams. Visgrūtākie brīži ir visi brīži, kas saistīti ar cilvēcisko faktoru. Tas ir faktors, ko mēs nevaram ietekmēt nevienā no dzīves situācijām. Vienmēr ir kādam savas intereses, savas vajadzības, arī savas iespējas. Sapratu, ka ļoti lielai pašdisciplīnai jābūt pret sevi. Viens ir, vai tu pats darīs kaut kādas lietas, nezinu, kaut tur iztērēs vairāk naudu vai neiztērēs, vai tu brīvāk ļausi darbiniekiem uzvesties un arī kaut kādus uzņēmumu resursus tērēt. Un tā pašdisciplīna ir diezgan liela nozīme. Neredzējām 5 vai drīzāk 5 gadu, ilgāk pa 5 gadiem to attīstības dinamika mums nolikta. Mums telpas kļuva pa mazu. Vienā brīdī bija strauši leciens uz to gan apgrozījumā, gan detaļu daudzumā, un telpas kļuva vienkārši par mazu. Noteikti Interkārā loģistika ir galvenais veiksmes stāsts, uz kā tas viss vairāk vai mazāk ir balstījies.